Studentu gadus uzņēmējs atceras ar prieku. Gāja jautri, bet tajā pašā laikā viņš uzsver arī studiju liederību. Būvniecības fakultātē bija ļoti interesants tas mācību process no mana viedokļa, jo mums pastāvīgi bija studentu kontakti ar ārvalstu studentiem. Es pārstāvēju būvniecībā Rīgas Tehniskās universitātes studentu organizāciju. Un tad mūs tur komandēja uz dažādiem sajietiem un tad mēs dibinājām vēl tur studentu organizācijas un uzņēmām ārzemju studentus, un tas viss process bija ļoti interesants un labs. Tāpatās, protams, arī mācības. Mēs diezgan daudz darījām, es strādāju ar kursa darbiem un tā tālāk, un to visu varējām darīt tā ļoti labi un interesanti. Pēc šīm mācībām un pēc šiem gadiem, šobrīd es strādājot Re, varu pateikt, ka, protams, šis laiks bija svarīgs no tā viedokļa, kad es guvu kaut kādu mācību pieredzi. Ja? Man pirmo reizi iepazīstināja ar to, kas ir būvniecība. Un tas bija, protams, ļoti liels un nenovērtējams ieguldījums manā tālākajā attīstībā. Un tālāk es vienkārši strādāju uz priekšu un darīju visus darbus, to, ko vajadzēja darīt. Re ir viens no vadošajiem Latvijas būvniecības uzņēmumiem. Tajā strādā ap 300 darbiniekiem, kuri veic darbus daudzos nozīmīgos objektos. Piemēram, valsts ieņēmuma dienesta administratīvo ēku komplekss, viesnīca Radissons Sasblū Latvija, kā arī daudzi vēstures pieminekļi, tādi kā Rīgas pils, Saeimas ēka, Jūrmalas koncerta zāle, Doma baznīca. Pirms dažiem gadiem ekonomiskā krīze smagi skāra būvniecības nozari, bet tā ir atkal uz kājām. Uzņēmējs ir pārliecināts, lai vai kā, bet labs būvnieks bez darba nekad nepaliks. Studentiem vienmēr vajag par to domāt un noteikti izvēlēties būvniecības fakultāti, jo būvniecība nenoliedzami tagad ir izgājusi no šīs smagās krīzes posma, kas bija burtiski dažus gadus atpakaļ. Un īstenībā lielajiem būvniekiem un arī mazajiem būvniekiem ir daudz darba, daudz objekti, un tas ir ļoti patīkami un labi, un noteikti būvniecībā ir ko darīt. Ar Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības fakultāti uzņēmums Re sadarbojas nepārtraukti. Mēs, kā būvniecības uzņēmums, vadošais būvniecības uzņēmums, ļoti daudz strādājam arī ar Rīgas Tehnisko universitāti. Mums, piemēram, bija tāda jauniešu kopa, BEST, kura piedalījās inženieru konkursā, un kuru mēs atbalstījām, un bija ļoti labi, ka viņi tur guva godalgotu vietu un sasniedza labus rezultātus. Un tāpatās arī mēs ņemam diezgan daudz studentus uz praksi, kas strādā pie mums, un pēc tam arī pēc prakses pabeigšanas viņi izvēlas bieži vien palikt mūsu uzņēmumā un strādāt arī tālāk. Tie visi ir tādi piemēri, kas liecina, ka mēs tomēr aktīvi sadarbojamies ar Tehnisko universitāti un daudz daram, lai būtu labāk gan mums, gan viņiem, gan studentiem. Arī akcijas sabiedrības RBS Skalas valdes priekšsēdētājs Edgars Štrauss ir Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības fakultātes absolvents. Edgars Štrauss atzīst, ka studijas Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības fakultātē ir devušas pamatu visai dzīvei. Šodien uzņēmums RBS Skalas ir viens no būvniecības nozares uzņēmumu līderiem, un kā veiksmes atslēgu uzņēmumu vadītājs min tā darbiniekus. Uzņēmuma lielākā vērtība ir darbinieki, un visi cilvēki, kas mācās, ir jau cienījami ar to, ka viņi mācās, cenšas, dara un grib kaut ko panākt. Būvniecībā jo īpaši izglītības līmenis un prestižs viņš ir jāceļ, un to var darīt tikai kopā caur uzņēmumu, caur augstskolu, kopējiem mērķiem jābūt. Tādiem, kas zināšanu līmeni ceļ godā. RBS Skalas grupas uzņēmumu sadarbība ar Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības fakultāti īsteno jau vairāku gadu garumā. Tiek īstenot sadarbība gan ar studentiem, gan pasniedzējiem. Darba attiecības viņas jau veidojas kompromisu ceļā. Mums, piemēram, uzņēmumā šobrīd ir 54 RTU beidzēji. Tieši būvniecības fakultāti beiguši ir 24. Līdz ar to, būvniecības fakultāti kā tādu uzņēmumam, mūsu uzņēmumam, ir ļoti nozīmīga bāze tieši kadru jautājumā. Uzņēmuma akcijas sabiedrības RBS Skalas vadītājs atzīst, ka katram jaunajam studentam nepieciešams mērķtiecīgums un pārliecība, tad arī viss izdosies. Kas vislabākais raksturo jaunu inženieri,
kā viņš būs kā darbinieks, ir tas, vai viņam acīs ir redzama deksme, vēlme strādāt. Tas ir pats galvenais. Varbūt puslīdz droši, ka tas rezultāts būs labs. Tas būs gan labs darbinieks, gan labi strādās, gan būs tieši atbilstošais. Šodien RBS Skals grupas uzņēmumi savu darbību īsteno vairākās valstīs. Projekti ir apjomīgi un komplicēti, līdz ar to speciālistiem jāspēj atrast labākos risinājumus katra projekta realizēšanā. Būvniecībā visu laiku ir izaicinājumi, kurus ar savām zināšanām, pieredzi nākās atrisināt vai realizēt. Tomēr tiem jauniešiem, kuri domā par savas profesijas izvēli un būvniecības nozara šķiet vilinoša, akciju sabiedrības RBS Skals valdes priekšsēdētājs iesaka uzdrošināties un pieņemt izaicinājumu. Darbs būs vienmēr. Un gribu pateikt priekšā, ka darbs nebūs viegls, bet viņš būs interesants un visu dzīvi. Elīna Zauver strādā RBS Skals grupas uzņēmumā RBS Skals ekonomisko aprēķinu daļā, kur tiek aprēķināts lielāko objektu izmaksas, tiek meklēti jauni materiāli un piedāvājumi. Elīna atzīst, ka darbs ir interesants un dinamisks. Šajā uzņēmumā man ļoti patīk šī objektu grandizitāte. Tas, kad ir tādi apjomi, jaunas tehnoloģijas, principā katru dienu nāk, kā jaunas zināšanas ir iespējams gūt šeit. Elīna ir absolvējusi Rīgas Tehniskās Universitātes būvniecības fakultātes bakalaura un maģistratūras studijas un atceras, ka izvēle par labu studijām īstenojusies tieši vidusskolā. Es esmu diezgan egzakts cilvēks un ar interesi par dažādām tehnoloģijām. Un vidusskolā pēdējā klasē, kad sākās principā tehniskā rasēšana, es sapratu, ka tas nākotnes novirziens noteikti būs tehnisks. Tieši tas, kad pieņemts, kad meitenes nav tehniski cilvēki, man tieši bija tas vadmotīvs, kāpēc tieši turien iet, jo man ļoti patīk izaicinājums. Un Rīgas Tehniskā universitāte un tieši šī būvniecības fakultāte, tas bija tas, pēc ko es arī tiecos. Elīna uzsver, ka lielākais iegūms katram studentam ir praktiskās iemaņas. Es ļoti iesaku studentiem meklēt šīs prakses vietas un ļoti cītīgi strādāt un mēģināt to darīt kvalitīvi arī studiju laikā, jo tad šis mācību process pats kļūst daudz kvalitatīvāks. Uzņēmuma speciālisti atzīst, ka būvniecības nozarē rutīnas nav. Vienmēr ir izaicinājumi un ir arī gandarījums par paveikto. Man jau parasti patīk sajūtas pats, kad tu beidz to projektu. Tās sajūtas, ka tu beidz tas gandarījums par to paveikto būvniecības. Jo, kā saka, būvniecība mēs jau faktiski radām kaut ko, radām labāku, un tas tāds paliekoša vērtība, tā ir tāda nekustamā īpašuma vērtība, kur ikdienā, tu vari pabraukt tavu bērnu garām, un, kaut vai tavi bērni ir, redzot, kā kaut vai biblioteka, būvējās, un tavs tēvs, to realizēja. Tas ir gandarījums, ka citiem ir priekš par to. Laikā, kad strauji attīstās tehnoloģijas un daudzos nesošiem projektiem jāatjauno komunikācijas un jāmeklē jauni risinājumi, arvien vairāk pieaug pieprasījums arī pēc speciālistiem infrastruktūras risinājumu īstenošanā. To atzīst arī 1998. gadā dibinātais uzņēmums Sijala Kalme, kura darbības joma ir vides infrastruktūras projektu realizēšana. Uzņēmuma augsti kvalificētiem profesionāliem speciālistiem ir ilgstoša pieredze ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmu inženiertehnisko risinājumu projektu izstrādē. Pēdējos gados arī sadzīves un bīstamo atkritumu apsaimniekošanas projektu izstrādē. Uzņēmumam ir plaša pieredze projektu vadības pakalpojumu nodrošināšanā no projekta idejas līdz tā pilnīgai realizācijai un vairāk gadu pieredze darbībai starptautiskajos projektos ar ārvalstu finansējumu piesaisti. Uzņēmuma vadība katru gadu meklē jaunus speciālistus un aktīvi īsteno sadarbību ar Rīgas Tehniskās Universitātes būvniecības fakultāti, studentiem nodrošinot prakses iespējas un īstenojot arī ilgtermiņa sadarbību ar jaunajiem talantiem. Savukārt uzņēmums firma L4 ir plaša profila inženieru un konsultantu uzņēmums, kas veiksmīgi darbojas jau kopš 1994. gada. Uzņēmuma pakalpojums sniedz no profesionāliem padomiem par specifiskiem jautājumiem līdz pat detalizētai plānošanai, vadīšanai un realizācijai visās būvniecības nozares projekta attīstības stadijās. Uzņēmuma firma L4 valdes priekšsēdētājiem Rīgas Tehniskās Universitātes būvniecības fakultāte nebija nejauša izvēle. Viņa vecstāvs bija būvnieks, un Gunārs Vallings ļoti gribēja sekot vecstāvu piemēram. Tāpēc nenobijās ne no stāstiem par to, ka mācīties būs grūti, ne no tā brīža situācijas nozarē. Daudzas lietas arī mainījās. Mēs bijām faktiski jaunā pārmaiņu laikā, kad Latvija jau iegūta neatkarību. Tā laikā būvniecības projektu un būvdarbu nenoritēja tik daudz,
kā patreizajā mirklī, ka mēs redzam pa visu Latviju, ka tur ir pārrakts, tur ir kaut kas jauns būvēts, tur tiek būvēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Tajā mirklī patiešām, ejot uz būvniecības fakultāti, tas bija tāds, tu ej nezināmajā. Bet, tā kā ja tā ir sirds lieta un tev ir interese kaut ko uzbūvēt, lai kaut kas būtu paliekošs, tādā veidā arī tā izvēle tapa. Ceļš no diplomēta inženiera līdz uzņēmuma vadītājam bija garš. Arī pēc RTU būvniecības fakultātes, tāpatās gan mācījos par vadītāju, arī tai pašā RTU, tikai vēl citā fakultātē, lai papildinātu tieši tās prasmes, kuras varbūt kliboja. Jo paralēli tam bija inženieris projektētājs, kurš veic dažādus sarežģītus un netik sarežģītus aprēķinus, bet es sapratu, ka jāiet uz priekšu un jāmācās vēl. Vadot uzņēmumu firmu L4, Gunārs Vallings pauž pārliecību, ka pieprasījums pēc jauniem inženieriem ilgtermiņā tikai pieaugs. Šodien uzņēmumā strādā vairāk nekā 70 augstu kvalificētu būvniecības nozares speciālisti, un uzņēmuma durvis jauniem talantiem vienmēr ir atvērtas. Regulāri pie mums nāk Tehniskās universitātes studenti, un viņi nāk gan uz praksi, par ko es esmu ļoti priecīgs un pateicīgs, ka viņi nāk praksē pie mums, ar iespēju, ka viņi varētu arī palikt vēlāk strādāt pie mums jau pēc studiju beigām. Uzņēmuma vadītājs topošiem studentiem iesaka pirms iestāšanās augstskolā pārdomāt savu izvēli, bet tomēr, ja sirdslieta ir būvniecība, tad Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības fakultāte ir labākā izvēle. Pats esmu tam gājis cauri un viennozīmīgi var rekomendēt būvniecības fakultāti kā lielisku iespēju savai nākotnē mācīties, iegūt jaunus draugus, zināšanas un veikt lietas, kas paliek nākotnē, kuras tu redzi varbūt arī noteikti daudz ilgākā laika posmā. Būvniecība ir bijusi un būs aktuāla vienmēr. Ja tev ir vēlme īstenot savu karjeru šajā nozarē, nešaubies, jo tai ir perspektīvas, ko apliecina arī būvniecības nozares pārstāvji. Mums patreiz strādā 70 inženieru konsultanti dažādās jomās, un noteikti pusi no inženieriem ir mācījušies RTU, un es domāju, ka šī sadarbība ir veiksmīga, viņu zināšanas un kompetence ir pietiekoši, lai strādātu tirgu. Būvniecības nozarei viennozīmīgi ir perspektīvas nākotnē, jo visu, ko mēs apkārt redzam, jebkuru lietu, turklāt ir bijis būvnieks. Sēžam šajā telpā vai braucam pāri tiltam vai braucam pa ceļu. Perspektīva ir noteikti. Es gribētu novēlēt, lai Rīgas Tehniskās universitātes būvniecības fakultāte būtu pēc iespējas labākā fakultāte Rīgas Tehniskajā universitātē un lai pēc iespējas vairāk studenti tur mācītos. Galvenais, ko es ieteiktu vidusskolas beidzējiem, lai viņš mēģina apjaust, kurā nozarē ir viņam aicinājums, jo viena lieta ir tas, ka būvniekiem darbs būs, bet otra lieta, lai viņam arī tas interesētu. Ja viņam tas ir aicinājums, tad, protams, tā ir pareizā izvēle, un lai viņš nāk un studē, un tas darbs viņam būs, jo arī krīzes laikā labi darba vadītāji nesēdē bez darba. Būvniecības fakultāte sagatavo speciālistus, kas ir vajadzīgi visās tautsaimniecības nozarēs. Liekas, būvniecības tikai var strādāt, būvējot kādas ēkas vai tiltus vai aprīkojot namus ar siltumapgādes un ūdens apgādes sistēmām. Tā tas nebūtu nav. Iespējas ir strādāt visplašākās. Tās var būt gan projektēšanas uzņēmumu, tie var būt gan būvniecības uzņēmumi, tie var būt pašvaldības. Tā kā šis te darbības jomu loks ir ļoti plašs.